tad dodoties pie pašas tēmas, no kurienes šī ideja nākusi, tātad CERT drošības operāciju centra pakalpojums tiek sniegts jau aptuveni 60 klientiem, un viena no lietām, ko mēs pamanījām, ir, kā tiek konfigurēts vai netiek konfigurēts Windows ugunsmūris. Tātad lokālais ugunsmūris uz datora. Šeit ir grafiks ar notikumiem, kas attēlo, cik daudz tiek brutforsēts lietotājs un parole, ja dators ir atstāts eksponēts internetā. Šeit ir ar dažādām krāsām atzīmēti 8 klienti no visiem, un notikumu skaits, cik daudz tad paroles tiek minētas. Tie nav visi sekmīgie mēģinājumi, protams, bet tā absolūtos skaitļos ilustrācijai, tāpēc šo problēmu pamanījām. Un izrādās, ka daži klienti nezināja, ka šī lieta vispār ir aktuāla un kāpēc, kādas sekas tas rada, tāpēc gribētu tad izrunāt šīs lietas detalizētāk. Tad tādam mazam ievadam, pastāstīšu par pāris mītiem, kādas versijas mēs esam dzirdējuši no klientiem, kāpēc lokālais ugunsmūris strādā. Pirmais, tātad, protams, daudzās iestādēs ir korporatīvais ugunsmūris, uzkonfigurēts šis te perimetra ugunsmūris un pieņēmums, ka dators mājās nests netiek. Tad tomēr, kā izrādās, ņemot vērā minētā iepriekšējā slaidā minētos notikumus un minētās trauksmes, ko mēs redzam, drošības operāciju centrā datori tomēr mājās bieži vien tiek nesti, un tad tos ir iespēja ieslēgt maršrutētājā, kas ir eksponēts internetā vai iedot bērniem dažādu spēļu downloadēšanai un palaišanai. Nākamais mīts, kāpēc lokālais ugunsmūris ir ieslēgts, jo Windows Defender konfigurācija noteikti šo funkciju pilda. Kas nebūtu nav taisnība visos gadījumos, tātad mēdz būt situācijas, ka Windows Defenders, tātad šis te lokālais ugunsmūris ir izslēgts, piemēram, testēšanas nolūkā vai tāpēc, ka nesadar ar citu drošības risinājumu, kas ir uz sistēmas, dažādi iemesli, kā rezultātā dators tomēr ir bez lokālā ugunsmūra. Nākamā ideja ir tāda, ka ir uzstādīts VPN klients, tātad kaut kāds trešā ražotāja VPN. Tas noteikti arī nepilda visdrīzāk ugunsmūra funkciju. Bieži vien tad jāsaprot, kādas ir tās konfigurācijas nianses. Visbiežāk, ja VPN klients arī ir uzstādīts, tad tomēr ir atļauta piekļuva lokālajam tīklam, un līdz ar pieslēgumu internetam nav arī obligāti šis te VPN enablots ieslēgts. Un pēdējā ideja ir par to, ka antivīrus programmatūra noteikti arī pasargā kā ugunsmūris. Tas arī nav taisnība. Antivīrus programmatūrai ir sava funkcionalitāte. Var būt kaut kāds specifisks gadījumi, kad caur antivīrus vadības konsoli šī konfigurācija ir enablota, tad lokālā ugunsmūra funkcionalitāte, bet realitātē var tā situācija izrādīties cita. Tad tas tāds īsts ievads no manis saistībā ar to, ka šāda konfigurācijas nepilnība ir viena no tām, ko mēs pamanījām pie klientiem, kas drošības operāciju centra pakalpojumu izmanto. Un tad es došu vārdu Andrim, kurš tad ies tālāk tehniskās detaļās un pastāstīs par un ap Windows ugunsmūra konfigurāciju, kas tad ir šodienas tēma. Paldies, Kristīna. Paldies. Par mītiem un patiesību es arī pieskaršos savā stāstījumā, un būs mans viedoklis. Tātad, ķeramies pie lietas. Izstāstīšu, aptuveni ieskicēšu, ko un kā
ko mēs pārrunāsim, ko es stāstīšu, un tādu struktūru nedaudz. Vispirms par auditorijas priekšzināšanām. Es gribētu teikt tā, ka par Windows ugunsmūri zināšanas var nebūt vispār nekādas, vai arī tās var būt augstas. Es ticu, ka jebkurā no zināšanu līmeņiem par Windows ugunsmūri jūs noteikti pēc šī semināra kaut ko paņemsiet, vai apstiprināsiet jau to, ko zinājāt, vai kaut ko paņemsiet, vai ļoti daudz paņemsiet savā ikdienā, uzņēmumā, uz mājas datoriem. Par tīkliem, par datortīkliem un datoru pārvaldību priekšzināšanas es minēju konceptuāli. Tas ir ar domu tādu, ka es neiedziļināšos un neaprakstīšu, kā darbojas datoru tīklī. Es pieņemšu, ka jūs zināt, bet te vienkāršotā līmenī. Es pieņemšu, ka jūs zināt, kas ir lokālais sports, attālinātais sports, pieminēšu kādus protokolus varbūt. Tā kā jā, es pieņemšu, ka tas jau ir zināms, tur nebūs sarežģīts līmenis un jā, vajadzētu būt, ka tiksim skaidrībā. Jo tā doma ir tāda, ka Windows ugunsmūris tas nav tā kā atsevišķs elements, atsevišķi dzīvojošs organisms, kas nekādi citādi nav saistīts kā tikai ar savām kaut kādām atsevišķām ugunsmūra funkcijām. Tas ir dziļi integrēts sistēmā, kaut kādi pienākumi ar citām sistēmām un risinājumiem vai, teiksim, funkcijas, ko pilda, pārklājas, tāpat pārvaldība, tas viss ir tāda neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc jā. Protams, jā, fokusā būs tieši Windows ugunsmūris. Pieminēja arī IPsec, tas būs īsts ieskats, tā ir tāda pavisam īsi tāda Windows ugunsmūra funkcionalitāte, kas ir manā uzskatā nepelnīti ārpus uzmanības loka, teiksim tā. Jā, tas ir tāds varbūt nākamais līmenis, varbūt nobriedušām sistēmām vai cilvēkiem, kas ar Windows ugunsmūri jau ir ļoti komfortabli ikdienas darbā var strādāt. Es uzskatu, ka tas ir jāpiemina, bet tiešām ļoti īsi. Tālāk īsi pieskaršos arī aktīvai direktorija un grupu politikām. Tā ir klasiskā Windows pārvaldība, arī Intune, kas ir mērķis viens un tas pats, tikai platforma cita, kas ir mākoņu pakalpojumu pārvaldība. Minēju, ka tas ir īsts ieskats, tiešām īsi pieskaršos, jo tā ir cita jau atsevišķa semināra tematika tieši par grupu politikām Intune. Bet jā, tā kā ugunsmūri var pārvaldīt no šiem diviem rīkiem, tad mazliet jā, tam tiks veltīta arī uzmanība. Jā, mīti un patiesība jau pēc jaunajām zināšanām par ugunsmūri un tieši Windows ugunsmūri un tā darbības specifikas vēlreiz apskatīsim cauri šos viedokļus un tad mēģināsim viņus atspēkot vai apstiprināt. Un jā, tad tas, ko es stāstīšu, mans mērķis būs pievienot tieši praktisko vērtību, nevis pārlasīt dokumentāciju vai citādos vārdos izstāstīt to, kas ir brīvi un atvērti pieejams, viegli pieejams internetā. Ar to praktisko vērtību es esmu domājis tieši to, ko es pats kā praktizējuši sistēmu administrators esmu saskāries savās darba gaitās, savā ikdienā, varbūt, piemēram, kur pats esmu mēģinājis meklēt informāciju un secinājis, kas ir mūsdienā neraksturīgi, ka internetā oficiālajā dokumentācijā šīs informācijas nav vai bieži vien ir pretrunīga. Tātad iedot jums kaut ko no personīgās pieredzes,
lai varbūt pēc šī semināra jūs jau savā ar rītdienu darba ikdienā varēsiet varbūt ietaupīt, nezinu, mēnešus vai varbūt gadus, lai nevajadzētu šo pieredzi pašiem krāt. Semināra ilgums, jā, mums ir noteikts semināra beigu laiks. Teikšu, kā ir, runājumā ir daudz, arī jautājumi un atbildes to ietekmēs, tā kā, ķeramies klāt, būs daudz ko runāt, daudz ko stāstīt, daudz ko uztvert. Tātad tehniskais plāns šāds. Runāšu par pašu ugunsmūra pārvaldību, kā tas darbojas tieši specifiski, nevis kā ugunsmūrs kā tāds darbojas, bet kā esam pieraduši, kā ugunsmūri darbojas, jo iespējams jūs konfigurējat ļoti labi ugunsmūrus, piemēram, tīkla iekārtas vai citas operētāja sistēmas, un jums viss ļoti labi sanāk, bet, kad mēģinājāt to darīt ar Windows, sapratāt, ka kaut kas neiet, vai pilnīgs murgs, un izslēdzāt to ugunsmūri, ar domu, ja nav, tad nav. Vai arī varbūt jūs strādājat ar Windows ugunsmūri, bet kaut kādos brīžos kaut kas darbojas vai nedarbojas ne tā, kā jūs sagaidat, tad ļoti iespējams tieši šīs te nianses, un es atbildēšu, un jūs vai nu varēsiet panākt, ka ugunsmūrs darbojas tā, kā jūs gribat, vai arī, ja bijāt iemācījušies vienu maģisko komandu, kā ugunsmūri izslēgt, tad iedrošināšu jūs to ugunsmūri ieslēgt atpakaļ un iedarbināt viņu pareizi. Tālāk, jā, par iestatījumiem, kas būs noklusējumi, ieteicamie vai no kā izvairīties, par žurnālēšanu, apskatīšu arī to tematu, tad būs arī tehniski padomi. Jā, par tehniskajiem padomiem ir tā, ka es šo te ugunsmūra semināru un diskusijas struktūru virzu tā kā, kā tādu scenāriju iesākums, un tad kā ugunsmūrim, tad vairāk kā ugunsmūra darbība un konfigurācija, kā viņai būtu jāattīstās, taču ir tādas tā kā atkāpes, sauksim to, tādas tehniski liriskās atkāpes, fakti, kuri ir jāpiemin, bet kurus īsti es nezināju, kurā zem kādas apakštēmas palikt, tāpēc viņi būs vienkārši kā tāds solis sāņus, tehnisks kāds padoms vai komentārs, un tad atnāksim atpakaļ pie galvenās tematikas, pie galvenā scenārija virziena. Jā, par mītēm un patiesību, to jau pieminēju. Jā, un tad jautājumu atbilžu sesija, atbildes, jums tiks dots vārds vai jautājumi, kas tiks iesūtīti. Katrā ziņā es noteikti parūpēšos par to, lai arī jautājumi, kas ir labi un vērtīgi jautājumi, ja mēs nevarēsim atbildēt šajā semināra ietvaros, kad tās atbildes tiks sniegtas, vai papildināt šī prezentācija, kur jums pēc tam tiks nosūtīta, vai uz e-pastu kopā ar apliecinājumiem, ko Kristīna minēja. Labā ziņa ir tāda, ka mūsu valstī un IT un uzņēmumu, komunā mēs neesam liels tirgus. Mēs noteikti noskaidrosim un kādā veidā atradīsim veidu, kādā jūs dabūsiet atbildes uz saviem jautājumiem. Visa sākums. Tātad šis ir Windows ugunsmūris. Šī ir tā konsole, tas ir tas galvenais rīks, grafiskais, protams, ar kuru tad arī strādājam. Ja mēs aizējam tālāk jau uz kādiem nosacījumiem, tad tas nekas, kas sīki burti. Galvenais redzēt to kopējo ainu, izskatās tas viss šādi. Normālam cilvēkam tas iedves šausmas, tas ir normāli, bet tad soli pa solim mēs to visu atrisināsim. Tātad
Šis kaut kā tā izskatās arī svaigam datoram, kurš ir varbūt no veikala plaukta vai tikko kā sainstalēts. Tā ir tā pirmā aina. Pie tā grafiskās konsoles var tikt dažādi. Windows ir par to parūpējies, ka katrs cilvēks var atrast līdz savam mērķim, kā var nonākt sev ērtos veidos. Man visērtākais veids liekas šķiet tieši caur šo te komandas izpildu logu, jeb run logu, kurā ierakstam WF, kas ir Windows Firewall.msc, kas ir konsoles, nosauksim tāds, kā konsoles izsaukšana. Un tad mēs ieraudzīsim, atvērsies Windows konsoles logs. Labā ziņa ir tāda, ka šis darbojas un to izpildu rīku var izsaukt ar Windows pogu un burtu R, vai arī Windows poga X vai labā peles poga un run. Tātad man visērtākais liekas Windows poga un R. Darbojas visos Windowsos, neatkarīgi no versijas, neatkarīgi no izskata, un arī uz veciem jau vairs neatbalstītiem Windows darbojas. Un tad šis ir pamata loks. No kā vajadzētu izvairīties? Windows ugunsmūrim var arī, teiksim tā, šī bija Microsoft, var arī dabūt šādu skatu. Tas ir no Windows drošības, jeb Defender, kas lieto Windows angļu valodā. Var atvērt šādu skatu, kas arī ir Windows ugunsmūrs. Tā bija Microsoft laba doma, kādā veidā neprofesionālai auditorijai vai standarta lietotājiem bez tehniskām zināšanām, kādā veidā tomēr ērti pasniegt šo te ugunsmūra funkcionalitāti, to ideju. Doma laba, manuprāt, galīgi nestrādā, tāpēc, ka es esmu pats eksperimentu pēc pamēģinājis šo te skatu lietot. Nepārskatāmi grūti saprast. Kā jau teicu, doma laba, manuprāt, nav sanācis, tāpēc redzat šādu logu, kas ir arī Windows ugunsmūrs. Tas ir tas pats ugunsmūrs, tikai cits skats. Mūciet no šī prom un ejiet uz it kā sarežģītāku, varbūt sākotnēji, kas šķiet sarežģītāks, tas konsoles logs, bet tur ir viss skaidri, saprotami, pārskatāmi un labi redzami. Tālāk par pārvaldību neaizmirsīsim par klasisko komandu rindu. Noteikti par šo neiedziļināšos, jo, ja jūs zināt Windows ugunsmūra komandas, tad visticamāk jūs būsiet tā auditorijas daļa, kura varbūt paņems no šī semināra kādas, varbūt specifiskākas nianses. Bet jā, tā tad ir vai no PowerShell vai komandu rindu. Tālākās komandas pēc nepieciešamības būs turpinājums, bet šis te ir iesākums. Tīri informācijai par Windows ugunsmūri atbildīgais servis ir MPS SVC. Kas ir Windows Defender Firewall servis, šo nevajadzētu izslēgt un nevajadzētu aiztikt nekādā gadījumā. Esmu saskāries ar gadījumiem, kad pat arī, ja cilvēki ir nolēmuši vai sistēma administratori izslēgt ugunsmūri, dara to servisa līmenī. Šo darīt noteikti nevajadzētu. Ja gribam izslēgt ugunsmūri, labāk atslēgt konsolē viņu, nevis ar servisu. Tāpēc, ka šis ir svarīgs Windows servis, kā Windows sastāvdaļa integrēta, uz kuru balstās, no kura ir atkarīgi un uz kuru balstās daudz citi servisi, tāpēc tas var, noteikti var būt tādas atbildes, ka, ja man nevajag Windows Firewall, es izslēdzu šo servisu un vienmēr viss ir bijis kārtībā, bet tā tomēr ir bumba ar laika degli un rotaļāšanās ar uguni, labāk šo servisu neaiztikt. Un, protams, vēlamais rezultāts, viņam status ir darbojas, jeb running,
un startēšana ir automātiska. Par pārvaldību. Iepriekš es teicu, ka minēja par pārvaldību lokāli, tad mēs pienākam pie kāda datora, vai privāts, vai uzņēmuma, bet runa ir par to, ka tas ir atsevišķs dators kā atsevišķa vienība. Tad tagad es gribētu parunāt par to, kā to darīt grupām. Uzņēmumam, kuram, piemēram, ir 10, 50 vai 200 datori. Un viens variants ir tātad klasiskā pārvaldība ar aktīvo direktoriju un grupu politikām, jeb GPO. Tātad es šeit gribu pieminēt, šī būs tā viena tēmas robeža, kur grupu politikas pārvaldība ar aktīvo direktoriju, tas ir atkal temats citam semināram, bet ja jūs noteikti esat administrēt datorus savā organizācijā un zinat, kas ir grupu politika, tad par to, kā izveidot grupu politikas, kā viņas attiecināt uz datoriem, grupām vai kādu kopumu, tad jūs to noteikti zinat. Šeit vēlos pieminēt to, ka Windows ugunsmūri, tātad atverot domēnu kontrolieri un dodoties uz grupu politikā, uz datoru konfigurāciju, politikas, Windows iestatījumi, drošības iestatījumi, Windows ugunsmūris, jūs dabūsiet to skatu tieši tādu pašu, kā es iepriekš rādīju atsevišķajam unikālajam datoram, vienam pašam datoram, teiksim tā, kurš nav nevienā grupā pievienots. Tad kā individuāli atsevišķu datoru pārvaldīt, tā arī caur pārvaldīt 100 dators vai 200, tā grafiskā konsole ugunsmūra konfigurācijai būs viena un tā pati, un izskatās viņa šādi. Mazajā attēlā pa labi ar ciparu 1, šāds būs noteikti sākums. Ja nav nekas konfigurēts, tad šādi izskatīsies tā grupu politika un ir vienkārši jāvar vaļā Windows Defender Firewall Properties un jāķers pie darba. Tātad, ja mēs iemācamies konfigurēt vai mums sanāk konfigurēt ugunsmūru vienam datoram, tad to darīt grupām ir praktiski viens un tas pats. Tikai jāsaprot, ka tas mērogs, ja viens nepareizs vai viena kļūda konfigurācijā, tad var ietekmēt tos visus 100 dators. Tas ir jāņem vērā. Par drošības elementiem un plānu B un kā sarunu valodā neiešaut sev celī, to es arī pieminēšu. Tad dodamies tālāk. Vēl par grupu pārvaldību. Moderni ir arī cits moderns mākoņa variants pārvaldīt dators ar Microsoft 365 ietvaros, jeb Intune. Šeit gribu pateikt to, ka šeit tas veids, rīks, ar ko tiek pārvaldīts, izskatās mazliet citādi. Un šeit tikai gribēju parādīt attēlus, kā tas izskatās. Veids, kā līdz rezultātam nonāks, būs citāds. Bet gala rezultāts, kā tas viss izskatīsies uz datora, pēc būtības nemainīsies. Taču atkal gribēju teikt, ka šeit mēs atkal nonākam līdz tai tēmas robežai, kur pārvaldība ar Intune un Microsoft 365 ir atkal atsevišķa semināra tēma, kurai mēs nepieskarsimies, bet tā doma ir tāda, ja jūs lietojat Intune un šādu logu esat redzējuši, tad tas jums noteikti nebūs jaunums, un no tā, ko es stāstīšu par ugunsmūri, jūs vienkārši jau rīku, kuru jūs zināt, varēsiet izmantot, un viņš attiecināsies un būs spēkā arī uz gala iekārtu. Tātad ugunsmūra darbības pamatprincipi klasiski. Tas ir tur, kur ja jūs jau konfigurējat ugunsmūri, vai tas būtu tīkla iekārta vai kādas citas operētāja sistēmas dators, vai, piemēram, ja jums ir kāda mikrotika iekārta, no kuras es esmu arī augšā pašā nokopējis attēlus, ugunsmūris darbojas patiesībā ļoti vienkārši.
tas nosacījumi tiek izpildīti rindas kārtībā. No prioritārā, kas ir rindas priekšgalā, uz rindas otro pusi. Un, piemēram, tajā mazajā attēlā, kas ir tajā piemērā, ja mēs atļaujam 15. Šajā gadījumā 15. ieraksts, ja mēs atļaujam adresi 1.10 un aizliedzam pārējo apakštīklu, tātad 443 sports ir atļauts no šīs vienas IP adreses, bet no pārējā apakštīkla ir aizliegts. Tas ir tā klasiski. Šo es minu tādēļ, ka cilvēki, kas ir strādājuši ar ugunsmūriem un ir ļoti pieraduši pie šīs kārtības, un, ja godīgi, viņi arī ir intuitīva, un saprotam, tad Windows darbojas pēc citas filozofijas, un tūlītās stāstīšu šo te galveno būtisko atšķirību, kā darbojas Windows ugunsmūris. Windows ugunsmūra pamatā ir tīkla profili, un konkrētam tīkla profilam ir noklusējuma darbība. Tātad nedaudz par profiliem. Šajā te konsolē, ko es minēju jau iepriekš, jūs redzēsiet 3 profilus. Viņi vienmēr būs 3. Tātad domēna, privātais un publiskais tīkla profils. Domēna profils ir tikai iespējams vienā gadījumā, ja ir, kas parasti ir uzņēmējiem, ja dators ir pievienots domēnam, aktīvai direktorijai, un šīs dators, kad tiek pievienots parasti biroja tīklā, iesim vienkāršoto ceļu, neapskatīsim dažādus attālinātās darbības darba konfigurācijas. Tātad mēs atnākam uz biroju, pievienojam datoru pie tīkla, dators redz domēna kontrolieri, var autentificēties, dators saprot, ok, es esmu mājās, tehniskajās mājās, sauksim tā, es esmu birojā un ieslēdzu domēna profilu, un ugunsmūris saprot, ok, slēdzam domēna šo te profilu, kas manā piemērā var redzēt, ka ir aktīvs. Turpretī ir citi gadījumi. Tātad jūs šo te pašu datoru aiziet un pieslēdzat internetu kafejnīcā vai, piemēram, pie sava telefona tīklā, jeb hotspota, dators neredz domēnu kontrolieri un saprot, ok, es esmu pie publiskā tīkla. Un tagad šeit ir tāda nianse, privātais un publiskais tīkls. Te ir tā, ka manā skatījumā dators vienmēr ir uzdevis jautājumu, parasti jūs pieslēdzaties pie kāda tīkla, prasa, kur parasti saka, vai krustiņu var, vai atbild nē, jo tā ir drošāk, dators prasa, vai jūs un atkarībā no Windows operētāja sistēmas tas paziņojums var būt dažāds, bet pārsvarā tā doma ir tāda, vai jūs gribat, ka jūsu dators tīklā ir atrodams. Un jā, nē. Drošāk vienmēr būtu teikt nē, jo mazāk man atrod, jo lielākā drošībā es esmu. Un tas nav slikti, jo tajā brīdī ieslēdzas publiskais profils, kurš ir pēc noklusējuma tāds mazliet stingrāks. Tā doma ir tāda, ja jūs, piemēram, esat tajā pieminētajā internetu kafejnīcā, noteikti būtu jāizvēlas nē, jo, kā jau minēju, šis te publiskais profils var būt stingrāks. Savukārt, ja jūs esat mājās un pasakat, ka atbildat datoram uz jautājumu jā, tad kas parasti notiek? Un es saku parasti, jo katrs ugunsmūris, ir sevišķi dators kādu laiku strādājis, tā ugunsmūra iestatījumi var būt izmainīti un spēcīgi izmainīts, vēlāk stāstīšu arī, kāpēc un kā. Un tā doma ir tāda, ka privātajā profilā tātad viņš ir mazliet drošāks, kas tiek uzskatīts, ka tā varētu būt, piemēram, jūsu mājas dzīves vietas internets, tīkls lokālais, kurā ir, piemēram, varbūt kāds jūsu mēdīju centra, mūzikas, piemēram, kāds mūzikas atskaņošanas punkts, risinājums, ja? Televizors ar bezvadu displeju, vieta TV ar bezvadu displeju, kāds printers.
kurš arī ir tīklā, un parasti tās iekārtas ir tīklā pļāpīgas un saka, es esmu printeris, vai te ir mans dators saka, jā, re, kur es esmu, un tad viņi tur sazinās. Tas ir tad, kad, piemēram, datorā, ja vajag pievienot printeri, tad nospiest meklēt printeris atrodas visādām papildus funkcijām. Nu, tādi ērti sīkumi. Tad šis privātais profils dod šādas atklāšanās. Kāpēc arī ir tas jautājums, vai padarīt datoru redzamu tīklā, tad jūs būtībā padarat viņu redzamu kaut kādām blakus iekārtām, vietārunas, printeris, mūzikas kaste un tam līdzīgi. Bet šo te, bet atkal te ir variants tāds, ka manā skatījumā te cilvēkam ir jāiedziļinās, vai viņam to vajag, vai viņš lieto šos te printerus, un vienmēr atbildēt uz jā vai nē. Ir kaut kādā brīdī var iestāties juceklis. Manā skatījumā, ja man uzdod jautājumu, es taisītu Windows ugunsmūrī 2 profilus, kas ir publiskais un domēna, šo te privāto viņš tiešām darbojas, tā privātā profila filozofija, bet tur vajag pašam gala lietotājiem arī iesaistīties un, teiksim tā, turēt tās, mazliet to izpratni aktīvu, ko tad mēs esam atļaujuši tajā privātajā profilā un vai man to vajag. Es pats izmantoju arī savā dzīvesvietā publisko profilu un esmu tikai atsevišķi atļāvis printerim darboties. Tā ir tāda smalkā nianses starp privāto un publisko profilu. Bet, ja jūs, piemēram, ko jūs nekādā gadījumā nevarat zaudēt, ja jūs visu uzskatāt kā publiskos profilus, visciešākie, stingrākie iestatījumi, risks ir tad, ka pēkšņi printers vairs negrib atrasties tīklā, vai ne? Tad ar roku būs viņš jāieslēdz. Un šis patiesībā ir tas ugunsmūra, visu ugunsmūru varbūt ka lāsts, ka es esmu ieslēdzis ugunsmūri un ir droši, bet man printers nedarbojas un bezvadu displejs, bet kad izslēdz ugunsmūri, tad viss atkal strādā. Un tad izslēgts ugunsmūrs bieži vien arī paliek izslēgtā stāvoklī, jo man tad strādā lietas un es varu izdarīt, ko es gribu. Kaut kad tur zinu, ka kaut kas nav droši, bet gan jau ar mani nekas nenotiks. Lūk. Bet pie publiskiem, tad pie profiliem ir tā, ka pie katra profila vēl ir tātad noklusējuma darbība. Un kā pamatā pēc noklusējuma ir tā, ka neatkarīgi no tā, kurš profils ir ieslēdzies, visi tīkla savienojumi tiek bloķēti, izņemot tie, kur ir atļauti. Un pēc noklusējuma izējošie savienojumi visi ir atļauti, izņemot, ja viņi nav bloķēti. Un tā ir tā svarīgā nianse. Un tad es tālāk arī stāstīšu par bloķēšanu, kāds vienkāršs piemērs. Bet rezumējot, tātad galvenā doma ir tāda, ka Windows dators prot atpazīt, vai viņš atrodas, piemēram, uzņēmumā, kur tīkls var būt vairāk atvērts, jo tiek uzskatīts, ka šis uzņēmuma tīkls tiek pārvaldīts ar attiecīgiem speciālistiem, kuri zina, ko dara. Savukārt, ja viņš nav šajā tīklā, tad viņš ieslēdz kādu stingrāku citu profilu. Un tad viņš bloķē vairāk visus savienojumus bloķē, izņemot tos, kuri nav atvērti. Es tālāk tad parādīšu, kā tad mēs varēsim atvērt tos savienojumus un ko ar viņiem dara. Tālāk par to nosacījumu Windows ugunsmūra atļauto ierakstu, viņus sauc par kārtulām, angliski ir rules, latviski ir kārtulas, es viņus saucu par nosacījumiem. Tātad tajā brīdī, kad es saku ugunsmūra nosacījumu, es ar to domāju, ko mēdz arī cilvēki teikt, firewall rūļi. Tad es viņus saukšu par ugunsmūra nosacījumiem.
Ja atceramies, es iepriekš stāstīju, kā, piemēram, kaut vai paņemot mikrotiku, tie nosacījumi tiek izpildās rindas kārtībā no rindas priekšgala uz aizmugures galu, tad pēc tam, kad Windows ir šie te profili, nākamais ir jau nosacījumu izpildes kārtība. Un šeit viņu izkārtojums secīgi neko nenozīmē. Izkārtojumam nav pilnīgi nekādas nozīmes, jo darbojas tā sauktie prioritātes, jeb, kā es saku, favorīta princips. Un tā secība ir šāda. Tātad numur 1, pirmie, kas izpildās Windows ugunsmūrī, kam ir prioritāte pāri visiem nosacījumiem, un šis te numur 1 ir tas, ko saka pēc ražotājs, ir operētāja sistēmas pamata elementi. Kā piemēram DHCP klients. Otrais ir, un to es mazliet atzīmēju pelēkā krāsā, jo šis te nav pats populārākais. Tie ir tie nosacījumi, kuros ir IPsec šifrēšana. Ja viņus sauc par Network Connection Security Rules, tā ir tā sadaļa, kuru visi redz, bet bez viņas viss strādā, un viņa nav obligāta. Tāpēc bieži vien cilvēki, arī sistēma administratori, metāja līkumu, bet ja viņus lieto, tad šie te būtu ar augstu prioritāti. Es viņus tad iezīmēju pelēkus, jo mājas lietotāji viņus noteikti neizmanto. Bet jā, ja auditorijā ir kāds sistēma administratori, tad cevišķi tie, kuri administrē Windows operētāju sistēmu un ugunsmūri, tad šis te būtu jāzina. Tālāk, trešā prioritāte ir bloķēšanas nosacījumiem. Ja tiek atļauts, ja, piemēram, blakus ir vienādi nosacījumi, viens tiek atļauts, viens tiek bloķēts, bloķētajam ir priekšroka, un bloķēšanas nosacījums vienmēr būs augstāk stāvošs. Tālāk, pēc bloķēšanas nāk atvērtie nosacījumi, jeb, ja mēs kaut ko atļaujam. Un šeit ir tāda specifiska nianse, kas bieži vien mulsina cilvēkus, arī profesionāļus, ka primārais ir ar augstāku prioritāti ir lielākas detalizācijas šīs te nosacījums. Tātad manā piemērā pie četrinieka ir tā, ka ja, piemēram, mēs atveram 445 portu, tad tas, kuram ir vairāk detaļu, būs izpildīsies ar augstāku prioritāti nekā tas pats ports, bet kuram ir vienkārši mazāk šīs te detalizētākas informācijas, ja mazāk papildus nosacījumi. Un tad visbeidzot izpildās noklusējuma nosacījumi. Tie ir tie, kurus es kādā no iepriekšējiem slaidiem parādīju. Kāds tad izskatās pamata Windows ugunsmūra loks, kurā ir noklusējuma nosacījumi. Šie te ir, ar ko operētāja sistēma ir aprīkota, tā teiksim, no ražotāja. Un ražotājs tur ir ielicis visai daudz nosacījumus, kas ir atvērti, lielākoties tāpēc, lai gala lietotājs, kad paņem datoru, lai viņam viss strādā, un cilvēks ir apmierināts. Varbūt nevienmēr līdz galam droši, bet toties viss darbojas funkcionalitātē pāri drošībai, tā es to teiktu. Rezumējot, es tagad to, ko iepriekš pateikšu mazliet atkārtošu un mazliet kompaktāk. Tātad oficiāli vispirms izpildās operētāja sistēmas pamatelementi, tad paaugstinātas drošības nosacījumi, tad bloķēšanas nosacījumi, tad detalizētākie un tad šie te noklusējumi. Realitāte ir tāda, ka, un šo es esmu pārbaudījis, ka teorētiski, ja operētāja sistēmas, kā piemēram, par piemēram ņemšu DHCP klientu, kas automātiski paņem IP adresi no DHCP servera vai routera, kas arī var šo te DHCP serveru funkciju pildīt. Tātad viņam būtu jāstrādā
pat arī tad, kad nav šī DHCP nosacījuma. Un es esmu mēģinājis īstenot šo te visu, un tas kādu brīdi tā arī ir, bet kaut kad ir moments, kad tie operētāja sistēmas pamatelementi nenostrādā. Kāpēc es vispār šito te saku? Jo, ja jūs lasat Windows ugunsmūra dokumentāciju, šis te ir minēts, bet es gribu teikt, ka šis nevienmēr strādā, un jūs, piemēram, varat datoru lietot varbūt mēnesi, varbūt gadu, un jums nav pie ienākošajiem ugunsmūra nosacījumiem, ka atļaujam DHCP protokolam nosacījumi saņemt DHCP protokolu savienojumu, bet vienā brīdī jūs secināt, ka jums nav tīkla, tikai tāpēc, ka adresi dators nav paņēmis, IP adresi. Un tas, ko es gribu aicināt, ka nepaļauties uz šiem te operētāja sistēmas pamatelementiem, vissvarīgākais būtu tas DHCP, un šo te DHCP ienākošo tomēr atļaut. Vai jūs atļaujat tikai IPv4 vai IPv6, tas lai paliek jūsu ziņā, jūsu lēmums, bet vismaz to IPv4 atļaut. Tātad, reālais rezumējums vēl mazliet kopsavilkumā ir nesarežģīti. Domājiet šo praksē šādi, ka vispirms mums ir profila bāze, tātad domēna publiskais vai privātais, tad nākamie ir bloķēšanas nosacījumi un pēc tam atļaujošie. Kāpēc es to saku? Jo tā ir tā realitāte, kaut vai to visu detalizāciju noteikti ir jāņem vērā sistēma administratoram vai pat tīkla administratoram sadarbībā ar Windows sistēmu administratoru. Viņiem šis te jāņem vērā. Bet, ja jūs pārvaldat nelielas organizācijas vai kaut vai vienkārši gribat sākt darboties ar Windows ugunsmūri, pilnīgi pietiek, ja jūs to atceraties tikai to, ka ugunsmūra nosacījumi izpildas vispirms bloķējošie, tas pavisam vienkārši vēl bloķējošie un pēc tam atļaujošie. Lūk. Tad tālāk ķersimies mazliet pie lietas, kā tas izskatās dzīvē. Rādīju jau iepriekš Windows ugunsmūra, tas ir, kad ir dators, piemēram, kaut vai no veikalā saņemts vai tikko svaigs sainstalēts. Šis ir pamata skats ar visu kaut ko. Tālāk, tad mēs pirmais paskatāmies, kas arī ir pēc noklusējuma, bet katram gadījumam, cevišķi, ja mēs datoru esam kādu laiku lietojuši un varbūt pat ugunsmūru izslēguši, tad mēs paskatāmies, ka profili visi ir šeit, ka nav uzrakstīts, ka ugunsmūris ir izslēgts, jo ja viņš būs izslēgts, tad būs milzīgs sarkans krusts un uzrakstīts, ka šim profilam ugunsmūris ir izslēgts. Un būtu jābūt, ka pēc noklusējuma viss ir aizliegts, izņemot tas, kas būs atļauts. Tātad šajā te ainā, ko mēs redzam, viss, kas kreisajā pusē ir atzīmēts ar zaļu, būs atļauts. Un parasti tur jūs redzēsiet veselu sarakstu ar kaut ko. Un uzlabosim nedaudz. Un uzlabojums varētu, piemēram, izskatīties šādi vai šādi. Uzreiz piebildīšu, ka šis pats no veikala vai tikko sainstalētais dators, lai pilnvērtīgi strādātu, šobrīd skatīšos tā kā privāto datoru, ja? Jo uzņēmumiem tomēr ir rūpīgāk jāpārvalda, jāplāno, ja viņiem ir kāds servers un sadarbība ar citām iekārtām uzņēmumu tīklā. Ja? Bet, ja mēs paņemam, es sev sagatavotu privāti datoru, tad atstājot tikai apakšējā bildē, augšējā tas tikai, ka var arī, piemēram, atvērt vēl kaut kādu citu portu, bet, ja mums ir tikai šis te DHCP ienākošais, tad mums viss strādā, un mēs zinām, ka, lai
pie kāda tīkla mēs arī būtu pieslēgušies, mēs, dators ugunsmūris bloķē pilnīgi visus ienākošos signāla mēģinājumus. Lūk, un tas ir, ja es atsaucos mazliet uz kolēģis Kristīnas teikto, ka par to ainu, ka datoru mēģina no ārpuses vai brutforsēt vai kā citādi uzbrukt. Ja mums ir tam pašam datoram, piemēram, šāda te aina, tad tas viss notikt nevarētu. Bet atkal tā mana piezīme, ka šis viss attiecas noteikti uz privātiem datoriem, jo uzņēmumiem, kuriem ir arī aktīvā direktorija, nebūs tik vienkārši. Tāpēc, ka ja mēs šādu datoru ieliksim tagad, bet šis tagad, ko es teikšu, attieksies uz centrāli pārvaldītiem datoriem. Ja mēs šādu uztaisīsim un ieliksim atpakaļ, piemēram, pievienosim publiskā tīklā, viss strādās brīnišķīgi un dators būs ļoti aizsargāts, bet ja mēs viņu pieslēgsim organizācijā atpakaļ, kur ir domēna kontrolieris, tad viņš vienkārši nesazināsies ar viņu un būs neparedzamas sekas. Tāpēc īsti līdz galam uzņēmumi šo te ainu īstenot nevar, bet saviem mājas datoriem pavisam noteikti. Es piedāvāšu arī dažus risinājumus, ko vēl var darīt, bet ejam tālāk. Viens tehnisks padoms, šis ir tas solis sāņus, kā izskatās jaunu nosacījumu, Windows ugunsmūra nosacījumu veidošana. Es ļoti neiedziļināšos, šis vairāk būs tāda atkāpe cilvēkiem, kam nav Windows ugunsmūris vispār pazīstams vai kuri tikai grib sākt. Šeit noteikti pienākot pie jebkura ugunsmūra būs ienākošie nosacījumi, veidojam jaunu, vienalga, kas tā būs pa iekārtu, princips, koncepts nemainīsies. Un šeit gan es gribētu ieteikt, tālāk Windows piedāvā dažādus variantus, vai atļaut programmu specifisku, kas ir izpildu vai exe files, vai specifisku portu, vai iepriekš definētas nosacījumus. Šeit ir mēģinājums atvieglot lietotājiem tā ugunsmūra konfigurēšanu. Es tomēr ieteiktu lietot šo te specifisko jeb custom sadaļu. Kāpēc? Jo ar zaļu es esmu apvilcis. Tajā brīdī, kad ja jūs izvēlaties tikai programmu, jums Windows piedāvās tikai programmu, vai bloķēt, vai atļaut. Ja portu, tad tikai portu bez programmas. Savukārt, ja jūs izvēlaties šo te custom, jums būs pieeja kontrolēt visu. Jūs varēsiet izvēlēties gan programmu, gan viņas portu, kā piemēram interneta pārlūkam atļaut 4.4.3 un 8.0 portus. Ja? Un tam līdzīgi. Es nesaku, ka slikti ir lietot tos citus izvēles konfigurācijas piedāvājumus, bet manā skatījumā custom, kas būtu teorētiski profesionālākai auditorijai, man liekas, ka viņš ir pietiekami vienkāršs un pārskatāms, lai to varētu izmantot jebkurš cilvēks. Jau pieminēju, ka Windows ugunsmūris var kontrolēt, izpildīt kādus no izpildāmiem vai exe failiem, un gribēju īpaši to uzsvērt, ka, piemēram, tas darbojas abos virzienos, kā atļaut, tā aizliegt. Ja parasti ugunsmūri pasaka kādus protokolus vai portus, ko var atļaut vai aizliegt, tad šajā gadījumā Windows piedāvā konkrētajam failam pateikt, atļaut visu vai aizliegt visu vai atļaut kaut ko konkrēti. Un šī te ir, es pēc tam minēšu kādu piemēru, kur to bloķēšanu var labāk īstenot, bet ļoti bieži, un kur ir arī problēma ar šiem te exe failiem, bet tātad šeit mums ir papildus kontrolas iespēja kontrolēt programmatūras tieši
izeju vai pie interneta vai kāda tīkla vai pienākšanu. Nu, lūk, tālāk, nākamais tehniskais padoms ir šāds, tā ir tāda arī neliela nianse, ka uz Windows ugunsmūra politiku ar labo peles pogu vai ar komandām, ko es esmu pieminējis, tas ir apakšā ir PowerShellam, augšā ir komandrindai, lai gan arī darbojas PowerShellā, var konfigurāciju eksportēt un pēc tam arī importēt. Nu, tas ir svarīgi, piemēram, ja jums... Tas ir tā kā saglabāt dokumentu vai saglabāt kādu versiju. Jūs varat, pirmkārt, jūs varat uz kāda testa datora izmēģināt ugunsmūra konfigurāciju, un ja viss tur darbojas, tad viņu varat eksportēt kā VFV failu un pēc tam importēt citā datorā, vai arī, es minēju piemērā, ka domēnu kontrolierī var šīs te, ka tur ir tieši tāda pati izskata konsole, un šo te politiku var uz kādu testa datoru eksportēt, un pēc tam domēnu kontrolierī var importēt. Darbojas starp visām platformām. Tāpat, piemēram, var būt tā, ka jums šobrīd ugunsmūris ir un strādā, bet jūs gribat veikt kādas izmaiņas, plašākas, piemēram. Tad ļoti vienkārši jūs eksportējat šī brīža politiku, mainat ugunsmūri kā vien vēlaties, un ja kaut kas sajiet īsalī, teiksim tā, ja, tad jūs pēc tam šo iepriekš saglabāto politiku varat importēt vai nu grafiskajā konsolē vai ar komandrindu, kā jums patīk. Bet šajā gadījumā tas ir tāds neliels tā kā plāns B, vai piemēram, ja jūs sev izveidojat uz datora ugunsmūri, un jūsu organizācijā jums ir organizācija, kurā ir, piemēram, 5 datori, nav centrālās pārvaldības, bet visi 5 datori ir vienā kabinetā, tad jūs šo te vienu ugunsmūru politiku varat šādā veidā uzlikt uz visiem datoriem ātri un vienkārši. Protams, tikai tad, ja ir kāda izmaiņa, tad ir visi 5 datori jāapskraida. Tālāk, tad ikdienas sarežģījumi. Un tie ir tādi, ka atkal rādu reāli eksistējoša datora skatu. Dators, kurš ir kādu laiku strādājis, un viņam tad ugunsmūrī pie ienākošajiem nosacījumiem ir vesela saraksts ar, sauksim tā, drāzu. Vajadzīgu vai nevajadzīgu, bet tur ir vesels jūra ar visu kaut ko. Un te ir tā, tagad mēs nonākam pie tā, ko es minēju, ka profilam var būt ienākošie visi savienojumi bloķēti, izņemot tie, kas ir atļauti, un tad, ja pie ienākošiem mēs atļaujam pilnīgi visu, pilnīgi visiem exe failiem, visām programmām visu, tad būtībā tas, ka mēs profilam pamata noklusējuma darbība ir bloķēta, izņemot to, ko mēs atļaujam, bet ja atļauts ir viss, tad tam ugunsmūrim pēc būtības nav nekādas jēgas, viņš nedarbojas. Un kas pie mums pie šāda te situācijas noved? Noved tas, ka katru programmu instalējot, piemēram, tā programma pati sevi ar komandu rindu, vai arī brīdī, kad jūs veicat uzstādīšanu, tad uzstādīšanas ietvaros bieži vien vajag vai nevajag šī programma ieliek sevi ugunsmūra atļauto sarakstā. Atkal, kāpēc? Tāpēc, lai izslēgtu kādu varbūtību, ka ugunsmūrs kaut ko bloķē un ka programma kaut ko nedarbojas. Ieliksim ugunsmūri atļauto sarakstā, būs ar garantiju, ka viss darbosies. Kas tā savā ziņā ir, taču drošība atkal paliek otrajā plānā. Tad mēs redzam, ka šis attēls ir ņemts no reāla datora, un te ir saukts principā viss. Un kur ir problēma šajā visā, ka tātad ugunsmūrs tiek pārāk plaši atvērts, visi protokoli, visi apakštīkli, ja arī kāda programma sevi ievieto, uzstādīšanas laikā sevi ievieto atvērto sarakstā, bieži vien šī programma nevis uzliek sevi un atļauj tikai to komunikācijas portu, kas viņai vajadzīgs, bet pasaka exe failam, tas, ko es iepriekš rādīju, viss ienākošais ir atļauts,
Nu, tās ir durvis, kas ir pārāk plaši vaļā. Bieži arī rodas duplikāti. Jā, šeit nosacījumus var kopēt, un, piemēram, ja jūs redzat sarakstā, ka viens nosacījums ir, tad nekur nav teikts, ka vēl kāds tāds nevar dublēties. Un tas zūd pārskatāmība, zūd kontrole. Tāpēc jā, nu, šis būtu kaut kad jāpārskata vai jāizvērtē tā nepieciešamība. Tas īpaši attiecas uz uzņēmumiem. Kā mēs tad varam šos ikdienas sarežģījumus risināt? Tātad šo te problēmu, ka patvaļīgi izveidotiem nosacījumiem, nu, ja mēs apskatām nepārvaldītu vai privātu datoru, tad variants numur 1, kā minēju, nu, piemēram, jums mājās tīkla iekārtu nekādu nav, ne printeru, ne vieta TV, ne mūzikas aparatūras, kādas specifiskas savienojas ar datoru, un jūs uzskatāt, ka ir ok tikai atļaut šos te DHCP ienākošos nosacījumus, un jums ir ok, ka zūd varbūt kaut kādā ērtība funkcionalitāte, toties ir maksimāla drošība. Jūs šo te ugunsmūri konfigurāciju izveidojat, aizvācat visu lieko, paliek tikai DHCP ienākošais. Un jūs viņu tā atstājat, bet paies mēnesis, jūs paskatīsieties, jūs tajā sarakstā būs atkal, nu, kaut kas līdzīgs. Tas saraksts būs ar nevēlamiem viesiem. Tātad variants numur 1 ir, jūs uztaisat savu vēlamo ugunsmūra konfigurāciju un eksportējat to VFV failu, kā es iepriekš arī rādīju. Un tad caur uzdevumu pārvaldnieka var uztaisīt regulāro uzdevumu, kas, piemēram, pie katras datora ieslēgšanas vai, piemēram, reizi nedēļā šo te VFV failu importē. Un tādā veidā, lai kas arī notiktu, piemēram, pie katras datora ieslēgšanas, vai arī pie katras datora ieslēgšanas, jums importējas tas zelta standarts, etalons. Un jā, kaut kādā brīdī kāda programma ieliks sevi iekšā, bet jūs zinat, ka pēc jūsu definētā plāna, pieņemsim katru datoru ieslēgšanas brīdi, šis te nosacījums būs atkal jūsu etalons spēkā. Tas ir viens variants. Nu, otrs variants ir, reģistrā var liekt, Windows reģistrā var uzlikt ar tiesību modifikāciju liegumu veikt ugunsmūra modifikāciju. Pieminu tādēļ, ka internetā ir šāds te ieteikums kaut kur, bet esmu to pamēģinājis praksē. Bieži vien tas ilgtermiņā atsauc nevēlamas sekas. Kāpēc? Pilns piemērs tāds, ka, piemēram, pie kādas programmas uzstādīšanas vai palaišanas šīs te programma pārbauda, vai viņa ir atļauta Windows ugunsmūrī. Un ja nav, tad viņa mēģina sevi tur ielikt. Tas nekas, ka viņai nevajag to ugunsmūri mainīt un ka viņa tur var strādāt arī ar tiem ugunsmūra liegumiem, vai tur, kur šī te aplikācija vai lietotne nav atļauta, viņa var darboties. Viņai nevajag tur ienākošos tīklus visus atļaut. Bet viņai kodā ir iestrādāts, ka pārbaudīt, vai viņa ir ugunsmūrī, un, ja nav, tad izveidot. Un bieži vien ir tā, ka viņa nav ugunsmūrī, mēģina izveidot, bet viņa nevar, jo ugunsmūrī ir liegums modificēt. Un tad šī te aplikācija vai nu sabrūk, vai nu avarē, nestrādā, kļūdas kodi, un tad risinājums ir atcelt šo te liegumu, ļaut tai lietotnei izdarīt to, ko viņa grib, tad atkal aizvākt viņu no turienes prom, no ugunsmūra, un atkal uzlikt ugunsmūra bloku. Nu, es neredzu šo kā tādu ilgtermiņa variantu, tad labāk, lai tā lietotne izdara, ko viņa grib ar to ugunsmūri uz brīdi, tik un tā pie nākamās datora ieslēgšanās, dators automātiski ielādē šo te etalona profilu. Nu, lūk, tālāk risinājums ir mazliet rafinētāks. Šis te strādās kā privātiem datoriem, tā arī ar grupu politiku pārvaldītiem datoriem. Un
tas ir tāds iestatījums, kuru ugunsmūra terminoloģijā tas ir apvienot ar lokālajiem ugunsmūra nosacījumiem, jeb apply local firewall rules. Un pēc noklusējuma tur ir jā. Tas nozīmē to, ka ja jūs aktīvajā direktorijā, grupu politikā nokonfigurējat etalona ugunsmūri, un viņš tiek uzlikts uz datora, tad pēc noklusējuma viņš tiek uzlikts uz datora kā papildinājums. Respektīvi, notiek tā, ka ja Windows datorā, gala stacijā, piemēram, portatīvajā datorā bija, sauksim to par drazu, tad ar Windows, ar grupu politiku jūs uzliekat jauno ideālo ugunsmūra politiku, bet viņi ir nākusi klāt blakus tai drazai. Respektīvi, jūs neesat pēc būtības neko uzlabojuši. Jums ir jūsu ideālais ugunsmūra konfigurācija, bet blakus ir arī šī te nekārtība. Lūk, risinājums ir ļoti vienkāršs. Šim te iestatījumam likt nē. Tas nozīmē to, ka no grupu politikas tas ugunsmūra iestatījums, konfigurācija, kas tiek likta uz gala iekārtas, viņa ignorē to, kas tur jau ir, viņa aizslauka visu ārā nekārtību pa durvīm un uzliek tikai šo te savējo konfigurāciju. Lūk. Šis te arī strādā tad arī lokāli. Jūs varat paņemt, piemēram, savu mājas datoru, kurš nav ne pie domēna pievienots nekur, ierakstīt izpildi run logā gp edit vai setspol msc un uztaisīt šo te grupu politiku, un viņi strādās tāpat. Ja jūs jūtaties komfortabli ar grupu politikām, varat to darīt, bet ja nē, tad es ieteiktu labāk to uzdevumu pārvaldnieku uzdevumu, kur jūs katru reizi importējat ugunsmūra iestatījums, bet šo te var privāti darīt. Uzņēmumam būtu ideāli tiekties uz to situāciju, kad iestatījums šeit ir nē, kad no domēna kontroliera tiek likta tikai tā zelta jeb etalona ugunsmūra konfigurācija, ignorējot to, kas ir lokāli uz datora. Esmu ar izsaukuma zīmi izcēlis vārdu testēt, jo, ja būs kāda kļūda ugunsmūrī, tad var arī sevi atslēgt no tīkla vai izsaukt kādas problēmas. Tāpēc šo te neiestatījumu, kad ignorē uz datora esošos ugunsmūra nosacījumu, bet ņem tikai no domēna, šo te vajag vispirms notestēt uz kāda vecāka vai nelietota laptopa atsevišķa un viena, lai mēs redzam, kā tas viss darbojas, notestēt, ja darbojas, tad var likt tālāk uz 5, 10 un pēc tam 100 datoru grupas. Katrā ziņā nekādā gadījumā šo nevajag ja esam sistēma administrators kādiem 150 datoriem, nevajag šo te iestatījumu ieslēgt uzreiz visiem. Vajag testēt, vajag sākumā ar vienu nebūtisku datoru un tad pēc tam uz visiem pārējiem vajag uzlikt šo konfigurāciju. Ja mēs par Intune, es uzskatu, ka jāpiebilst Intune pārvaldītiem datoriem ir arī tieši tāds pats iestatījums, kur nosaukums ir atļaut lokālo grupu politiku apvienojumu. Ideja ir tieši tāda pati, rezultāts tieši tāds pats, tikai cits izskats, citi nosaukumi un cits konfigurācijas elements. Tehniskais padoms. Biju pieminējis iepriekš tikko, ka var būt tāda situācija, ka jūs ugunsmūra kļūdas dēļ zaudējat piekļuvi datoram, vai dators nesazinās, piemēram, ar domēnu kontrolieri, vai visbiežāk, ja jūs paši zaudējat viņam piekļuvi. Ko darīt? Ir divi varianti, jo tas ir tāpēc, ka administratori, kas konfigurē bieži vien tīkla iekārtas,
ir pieraduši, ka ir kāds B plāns, vai, piemēram, saucamās drošības režīms, jeb safe mode, kur es ieslēdzu šo te režīmu, vai, piemēram, ka pēc restarta ielādējas kāda vecā konfigurācija, kuras būtība ir tāda, ja es sakonfigurēju ugunsmūru tā, ka es sevi atslēdzu, tad iekārta saprot, ka ir atslēgums noticis, un viņa atgriež kādus iepriekšējos iestatījumus. Windows ugunsmūrī tas tā nenotiek. Windows ugunsmūrī, ja mēs veicam kādu izmaiņu, tad viņi strādā te un tagad un uzreiz. Te nav drošības režīmi, nav restarts nepalīdzēs. Tāpēc, ko es daru? Es minēju iepriekš par to, ka var izveidot, saglabāt iepriekš strādājošu, kad mēs zinām kādu izējas pozīcijas Windows ugunsmūra profilu, un mēs viņu varam ielādēt. Piemēram, kāds praksē notiek. Te ir 3 varianti, jūs varat izvēlēties sev piemērotāko. Būtība ir tāda. Ja īpaši tas attiecas, ja es konfigurēju Windows ugunsmūri, piemēram, kādā datu centrā, kur es nevaru uz turieni uzreiz ātri aizbraukt un apsēsties pie konsoles un izdarīt kaut ko atcelt, īpaši, ja tas ir kāds Azure vai AWS datu centrs. Tātad es varu šo te strādājošo, vispirms uztaisu šo te strādājošo Windows ugunsmūra profilu un uzlieku vienkārši komandu, ka vispirms tātad miega režīms, dators, šī PowerShell komanda. Tas starp sleep ir PowerShell komanda. Ka 15 minūtes, varat izvēlēties sev piemērotāko laiku, 5 minūtes, 3 vai pusstunda. Viņš neko nedarīs dators un pēc tam importēs šo te jūsu strādājošo komandu. Tas ir numur 1. Numur 2 ir ar script bloku, kas būtu tehniski pareizāk mazliet, bet, tas ir, ja jūs gribat rakstīt ekstra rindiņu. Vai visdrošākais, ko es daru, es izmantoju, šeit ir komanda rinda gan vietas ekonomijas dēļ uz ekrāna, bet var arī uzdevuma pārvaldniekā, jeb schedule task logā uztaisīt uzdevumu, kurš, piemēram, izpildīs, komandu viņš izpildīs tieši to pašu, importēs jūsu strādājošo Windows ugunsmūra profilu. Bet tā doma būs tāda, ka viņš to izdarīs automātiski pēc kāda laika. Tātad, ja es konfigurēju, es uzlieku šo te ar 15 minūšu aizkavi vai no uzdevuma pārvaldniekā, kurš izpildīsies pēc 15 minūtēm, un es konfigurēju ugunsmūri. Un saprotu, ka bija pieļāvis kādu kļūdu un esmu izsviests vai no attālinātās darba virsmas, jeb RDP sesijas, vai no kādas attālinātās PowerShell, ja PowerShell remote sesijas, kaut kas man ir pārtrūcis. Tad sliktākais, kas var notikt, es pagaidu 15 minūtes, ielādēsies ugunsmūra iepriekšējie iestatījumi, un es atkal varu izveidot savu savienojumu un labot kļūdu. Tātad šis te ir glābis daudzas reizes, iesaku. Tālāk tehnisks padoms ir šāds. Tas sasaucas vairāk ar iepriekš pirms 2 slaidiem attiecas uz administratoriem, sistēmu administratoriem, kuri izmanto pārvaldībai grupu politiku un tos apvienojumu ar lokālajiem ugunsmūra iestatījumiem. Šī ir tāda nianse, kas ir mulsinoša, uz ko var bieži vien iekrist arī sistēma administratori, kuri varbūt ikdienā nepārvalda Windows ugunsmūru, jo tā ir tāda viņa specifika. Tātad, kreisajā pusē, augšpusē ir ienākošie Windows ugunsmūra nosacījumi, un mēs redzam, ka te ir saraksts ar visu kaut ko. Bet es ļoti labi zinu, ka esmu uzlicis caur domēnu kontrolieri, lai uz šī te datora liek manas paša ugunsmūra konfigurāciju, un tur bija, piemēram, 2 elementi, un viņu šeit nav. Respektīvi, es redzu, ka te ir viss kaut kas, tā ir skaitā tas, ko es esmu licis, bet nav tikai tas, ko es esmu licis. Un atbilde ir tāda, ka šajā skatā
ir gan Windows lokālie ugunsmūra nosacījumi, gan arī tie, kas tiek paņemti no domēnu kontroliera. Tad viņi būs abi kopā jebkurā gadījumā. Bet, ja jūs būsiet uzlikuši šo te iestatījumu, atgriežos atpakaļ uz 2 slaidiem, neapvienot, respektīvi ignorēt lokālā datora ugunsmūri, bet paņemt tikai no domēnu kontroliera pilnu ugunsmūra konfigurāciju, kādu es gribu, tad jūs redzēsiet viņu pie šeit kreisajā pusē, apakšējā attēlā monitoring firewall. Šis te monitoring firewall, tā ir ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa, kur jūs varat redzēt, kādi ugunsmūri iestatījumi ir šobrīd spēkā. Un privātiem datoriem tas, protams, sakritīs ar to, kas būs pie inbound rules ienākošie un pie monitoringa. Datori, kas netiek pārvaldīti, tas būs viens un tas pats, tāpēc bieži vien cilvēki aizmirst to, jūs skatās tikai vienā šajā sadaļā, bet ja jūs pārvaldat ugunsmūri no domēnu kontroliera, tad skatieties šo te monitoring firewall, te jūs redzēsiet spēkā esošos Windows ugunsmūra nosacījumus. Tālāk par žurnālu failiem. Žurnālu faili ir atrodami, pirmkārt, viņi ir izslēgti. Pēc noklusējuma Windows ugunsmūrs neko nežurnalē. Viņš darbojas tā, kā ir ieslēgts, kā ir nokonfigurēts un pēdas nekādas neatstāja. Uzskatu, ka žurnalēšana ir jāieslēdz obligāti, un to var izdarīt šeit pie ugunsmūra properties rekvizīti, tad žurnalēšana, izmainīt, customize, un tad tas tā kā vairāk vidū pašā apakšā ir tas ir žurnalēšanas loks. Un pēc noklusējuma tur nav nekā, tur nav teikts, ka vajag kaut ko žurnalēt. Es ieteiktu tomēr dropt, jeb atteiktās, bloķētās datu paketes tomēr žurnalēt. Tas ir tādēļ, ja jūs, piemēram, ugunsmūri konfigurējat un jums kaut kādā brīdī kaut kas nestrādā, tad jūs vienmēr varēsiet aiziet uz žurnālu failu un redzēt, ka, nobloķējāt kādu programmu, un viņai ir atļauti tur, piemēram, 443 un 80 porti, bet viņi tik un tā nestrādā. Un tad varat paskatīties, ka, jo ugunsmūris bloķē vēl kaut kādu programmas portu. Un šādi ir bijis manā pieredzē, ka pat pēc tehniskās dokumentācijas kādu programmu izmanto tikai 2 portus, bet ugunsmūrī es redzu, un tad es šos te portus atļauju, bet ugunsmūrī es redzu, ka ugunsmūris bloķē šīs te programmas vēl papildus portus, tad viņi izmanto vēl kaut ko. Un šis te varētu būt tāda slidena situācija, jo varbūt vienkārši ražotājs, izstrādātājs ir noslīkojis un nav pierakstījis, ka programma izmanto arī vēl citu, vai varbūt tas ir kaut kāds jau uzbrucēja modificēts fails, kurš ne tikai dara to, ko ražotājs paredzējis, bet ar kaut kādām pēdiņās dāvaniņām, pārsteigumiem nepatīkamiem. Lūk, tāpēc atteiktās, bloķētās paketes vienmēr iesaku žurnalēt. Žurnāla failu izmēru varat izvēlēties. Citi liek maksimālo iespējamo. Manā skatījumā, ja jūs gribat veikt atkļūdošanu tādā te un tagad, gandrīz reāla laikā, tad tam žurnāla failam nevajag būt lielam, jo informācijas tur tiešām ļoti daudz. Un, ja jūs šobrīd, piemēram, risināt kādu problēmu un redzat, ka ugunsmūris kaut ko bloķē, jums jau vajag pēc būtības tikai pēdējos kaut kādus ierakstus. Tāpēc šo failu izmēru pēc vajadzības. Arī nosaukumu var likt pēc vajadzības. Minēju daudz par ugunsmūra profiliem. Es zinu, ka ir sistēma administratori, kas šos te Windows ugunsmūra žurnāla failiem liek pēc profila atsevišķus log failu nosaukumus ar domu, ka domēnam būs savs log fails, domēna profilam privātiem, publiskiem būs savs. Jā, es saprotu to mērķi, bet tas jāskatās pēc vajadzības.
es tomēr lieku visus vienā logfailā, un tad analizēju pēc būtības, vai ir kāds jau logu kolektors. Nu, es citus risinājumus izvēlos. Bet, jā, tas ir labs variants, kā var, piemēram, sistēma administrators var atsevišķus nosaukums ielikt katram profilam, un tad redzēt, ka, piemēram, domēnā profilā ugunsmūrs kaut ko nebloķē, bet publiskajā bloķē. Nu, piemēram, ja tas ir uzņēmuma dators, kurus drīkst lietot arī mājās, mājas birojā, un tur datoru lietotājs saka, ka man printers nestrādā, tad jūs varat redzēt, jā, publiskajā profilā ir kaut kāds ports bloķēts. Nu, tad kā jūs kā administrators varat šajā te publiskajā profilā varbūt individuāli atļaut tam datoram šo te konkrēto portu. Nu, lūk, par logošanu, veiksmīgo savienojumu logošanu, tas arī ir pēc vajadzības, pēc jūsu ieskatiem, pēc noklusējuma es to nelogotu, jo tur ir ļoti daudz informācijas pretējā gadījumā. Un, nu, pēc būtības jums jau arī, nu, ja viss darbojas, jums nevajag, lai žurnāls raksta, ka viss darbojas. Jums jau parasti vajag tikai tad, ja ir kāda problēma. Tāpēc, nu, šo pēc vajadzības. Tālāk, žurnāli ir ieslēgti, kur tad viņus meklēt? Nu, meklējam mēs viņus tajā pašā Windows ugunsmūra monitoringa sadaļā. Un te var vienkārši, tas ir tā kā hipersaite, uzspiežot uz tās, atvērsies žurnāla fails, kas būs ar log failu paplašinājumu. Nu, viņš nav visai glīts, bet teikšu, kā ir, ja vajag veikt ātro ekspresu atkļūdošanu reāli laikā, tad tur pilnīgi pietiek redzēt, un, nu, teiksim tā, ja šobrīd kaut kas man nestrādā, un es zinu, ka es mainīju ugunsmūrī, es atveru šo te log failu, paskatos pēdējo ierakstu un varu jau redzēt, ka kāds ports tiek bloķēts. Respektīvi, ātram kādai atkļūdošanai šis ir pietiekami nu, labs palīgi rīks, kādā redzēt, ko tas ugunsmūris bloķē. Jā, vēl ir jāpiemina, ka tajā brīdī, kad Windows ugunsmūris kaut ko bloķē, log failā viņš parādās ar, citreiz tur kaut kādu dažu sekundžu nokavēšanos. Tas nenotiek uzreiz tūlīt tajā pašā mikrosekundē, bet pēc kaut kāda laika. Vēl par žurnālu failiem. Ja jūs, piemēram, gribat veikt kādu plašāku analīzi, kas arī ir normāli, vai, piemēram, kādu problēmu, kas izpaužas kaut kādos brīžos, nevis visu laiku, tad jūs varat, piemēram, ņemt talkā kādu izklājlapu, vai tas būtu kāds Excel vai alternatīvs. Tas ir galvens jautājums, bet šo te Windows ugunsmūra log failu var, tātad to virsu var izdzēst, kas viņam galveni skaitās izdzēst ārā, un tad saturu ieliekot iekšā un sadalot pa kolonnām, pusminūte priekšapstrādē un var dabūt šādu te rezultātu. Un tad jau tālāk var izklājlapu var analizēt pēc IP adresēm, portiem, protokoliem, laika, var grafikus taisīt un ko tik vēl ne. Protams, ir arī dažādi log kolektori, XDR siemrīki, kas prot aģentu veidā šo te Windows ugunsmūru žurnālu failu paņemt, bet šo tematu es neapskatu, tas ir tikai vēl kāds variants sistēma administratoriem. Tālākais par žurnālu failiem ir tāda lieta, kā mēs redzam, Windows ugunsmūrī tiek bloķēta, atļauta kāda IP adrese, ports, bet kas tad to visu izsauc? Nu, lūk, te ir tāda ļoti laba lieta, kas atkal pēc noklusējuma nav ieslēgta. Viņu vajag vispirms, tā ir, tā kā, viņu sauc par detalizētās Windows auditācijas iestatījumu, jeb advanced logging, tā ir tāda politika. Viņu var meklēt grupu politikas grafiskajā konsolē vai arī ieslēgt ar komandrindu. Komandrindu varēsiet pēc tam nokopēt. Ir šī te rindiņa jāizpilda. Tas nozīmē to, ka Windows ugunsmūris logos izpildāmus jeb exe failus, kuri tiek iesaistīti
Windows ugunsmūra darbībā, konkrētāk bloķēšanā. Un tātad tajā brīdī, kad tiek palaista šī komanda, tad Windows jau žurnālēšanas konsolē, jeb Event Viewerī, drošības, jeb security sadaļā, mēs sāksim redzēt šādus te 5.1, 5.7 ierakstus, kuros parādīsies, ko tad īsti ugunsmūris ir bloķējis, viņa virzienu, IP adreses, portus, tāda tā kā papildus informācija. Šo es arī ieteiktu izmantot un ieslēgt. Varat pēc tam jau tā kā spēlēties ar tā ieraksta, tā žurnālēšanas ieraksta, piemēram, apjomu. Ja jūs negribat, piemēram, tā kā informācijas tur var daudz būt, jūs negribat ļoti lielus žurnālu failus, varat uzlikt, ka tas log fails ir mazāks un dzēšas, piemēram, tur pēc 2-3 dienām vai nedēļas, bet šis te ir noderīgs. Tālāk mazliet par drošajiem nosacījumiem, jeb connection security rules, kas pēc būtības ir IPsec. Par šito te pavisam īsi koncepta veidā pateikšu tādus vārdus, ka jā, tas ir papildus autentifikācija pirms savienošanas izveidošanas. Un to var uzlikt jebkuram savienojumam. Manā piemērā tas ir RDP, bet tas var būt jebkas. Un kas tad notiek ar šiem te drošajiem nosacījumiem, jeb connection security rules? Tas, protams, darbojas domēna ietvaros, ja datori ir pievienot domēnam, tāpēc es saku, vairāk tas attiecas uz uzņēmumiem un organizācijām un sistēmu administratoriem. Tātad, ja klasiski mēs ugunsmūri konfigurējam ar atverot portus, IP adreses, tad tie ir tikai porti un IP adreses. Bet šeit ir iespēja pirms atvērt portu veikt autentifikāciju. Un kāpēc es esmu pierakstījis 2 reizes, jo šī te sadaļa prot autentificēt kā lietotāju, tā arī iekārtu. Notiek Kerberos autentifikācija pret domēnu kontrolieru fonā. Un tad ir 2 varianti, ko var uzlikt. Vai nu ka tikai mēs autentificējam šo savienojumu pirms atvērt portu, vai arī mēs varam šifrēt. Kas tad notiek IPsec šifrēšana šim te savienojumam? Kur to izmanto praksē? Praksē es to izmantoju pārvaldībai. Piemēram, es zinu, ka serverus pārvaldu ar RDP un PowerShell remote management, jeb PowerShell attālināto pārvaldību. Vienkārši jums labāk apskatīšu tikai RDP portu. Un RDP ports ir ieslēgts uz serveriem, kā ienākošais atļauts ports, bet papildus es esmu uzlicis šo te connection security nosacījumu. Un viņa ietvaros var pateikt, ka atvērt RDP 3389 portu tikai tad, ja lietotājs ir Andris un dators, piemēram, Andris admin. Var vai abus divus kopā. Serveru administrēšanai es ieteiktu abus divus kopā. Kāpēc? Jo, ja kāds, piemēram, ir, ja mana parole ir noklīdusi kaut kur un kāds ielogojas ar manu lietotāju un paroli, tad ar to nepietiks, jo vajag arī no kādas specifiskas iekārtas, kas, piemēram, un kā parasti administrēšanai, ja pēc labās prakses ir serveru administrēšanai ir cita fiziskā iekārta, tad, ja man kā administratoram, piemēram, nozog manu datoru, tad nepietiek, kurš ir, piemēram, arī atvērts, ja, tad nepietiek tikai mans lietotājs parole, tur arī vajag speciālu iekārtu, speciālu datoru. Tātad šis te ir administrēšanai. Otra lieta ir, kad to var izmantot šo te IPsec, vai paņemsim kaut vai to pašu RDP.
Tātad ieslēdzot nevis tikai autentifikāciju, bet arī šifrēšanu, notiek savienojuma papildu šifrēšana ar IPsec, un tas nozīmē to, ka, piemēram, varbūt iekštīklā RDP gadījumā tas ir mazāk nepieciešams, bet, ja, piemēram, uzņēmumā ir kāds novecojis servis, kas izmanto, piemēram, veidots, 90. gadu beigās, tur viss iet tīrajā tekstā, bet viņu nevar nomainīt, joprojām vajag, tad var izmantot šo te Connection Security rule, jeb nosacījumu, kurā tad ieslēdzam vecam nešifrētam protokolam šo te IPsec šifrēšanu. Tas ir viens no tādiem scenārijiem, pietiekami specifisks, manuprāt, pieminēšanas vērts, bet pamatā no administratoru puses, serveru administratoru portiem, protokoliem, RDP, Windows Remote Management, PowerShell attālinātais, būtu jāpadomā šo te ieslēgt. Rūpīga testēšana es esmu pieminējis tādēļ, ka ar šo var ļoti arī veiksmīgi sevi atslēgt no serveriem, it sevišķi, ja serveri ir kādā datu centrā. Tāpēc šiem te drošības nosacījumiem vajag papildus testēšanu. Un par šo es tad tālāk vairs nestāstīšu, jo es uzskatu, ka kopumā tas Connection Security Rules sadaļa arī ir temats atsevišķam semināram, bet, manuprāt, tā iespēja ir par zemu novērtēta, tāpēc sistēma administratori varbūt esmu jūs interesējis un ieintriģējis ar šo te Connection Security Rules. Ieslēgt, starp citu, viņi ir ļoti vienkārši. Par informāciju par to, kā viņi ieslēgt, ir arī brīvi un diezgan viegli pieejami internetā. Bet jā, manā skatījumā par viņa būtiskumu un svarīgumu par maz runā mūsdienās, sevišķi mūsdienu sarežģītajā kibersituācijas vidē. Tālāk tehnisks padoms. Minēju par to, ka var bloķēt atsevišķus exe failus, atsevišķus savienojumus. Šis tam vairāk būs tāds tā kā ātrā reaģēšana kaut kādu problēmu gadījumā. Piemēram, esmu sistēma administrators datoriem, un man vai kāds kolēģis, kas strādā par kiberdrošību vai varbūt internetu pārlūku interneta pakalpojumu piegādātājs, piemēram, saka, ka no manas IP adreses ir novērota aizdomīgi savienojumi uz, piemēram, kādu portu. Vai es, piemēram, esmu saņēmis informāciju, ka ir kaut kāds uz viena datora kāds kaitīgs exe fails, kurš mēģina izzvanīties uz ārpusi. Tad pirms meklēt cēloni vai likvidēt šo te, ir laba doma grupu politikā, domēnu kontrolierī, piemēram, uzlikt izējošo politikas nosacījumu, un ja mēs zinām, kur šis te kaitīgais fails ir iemitinājis, un ja ir aizdomas, ka ir notikusi sānu kustība un ka viņš varētu būt blakus datoros tajā pašā vietā, protams, ja, tad ir varbūt laba doma uzlikt bloķēšanas nosacījumu ugunsmūra izējošajiem savienojumiem no šī te izpildāmā, jeb exe faila bildītē, kas ir augšā. Tas ir tāds sintētisks piemērs mazliet, ja, bet jūs varat smelties no viņa idejas un piemērot to kādai savai vajadzībai. Tad, kas notiek? Mēs grupu politikā viņu uzliekam, mēs zinām, ka, lai kur tas fails būtu, mēs nevis, piemēram, bloķējam tur kādu, varbūt pat 443 portu, ko nevaram datoram bloķēt, bet mēs bloķējam tieši šo te izpildāmo, jeb exe failu. Un tad jau zinām, ka bloķēšanas nosacījumi ir ar augstāku prioritāti par atļautiem nosacījumiem, un varam jau meklēt cēloni šai te problēmai.
Bet mēs zinām, ka, lai kur arī tas kaitīgais exe, lai kurā datorā arī viņš būtu, protams, pie nosacījuma, ka viņš ir šajā te mapē, jo tādu mēs politiku uztaisījām, no viņa savienojums tiks bloķēts. Tas nenozīmē, ka mēs varam bloķēt ugunsmūrī izējošo savienojumu un aizmirst par problēmu. Ne, viņi ir jārisina, bet šādā veidā mēs esam ielikuši tādu labu, mēs esam aizvēruši durvis ciet un aizslēguši kādai ļaunatūrai. Otrs piemērs. Varam iet arī soli tālāk, kā bildē zemāk, un darboties proaktīvi. Piemēram, mēs esam bieži vien dzirdējuši, ka ir tie Windows System 32 mapē, kalkulators, MSHTA, dažādi C-skript, dažādi exe faili, kuri dara lietas, bet vajadzīgas lietas varbūt pat, bet kuriem noteikti nav vajadzīga interneta pieeja un kurus ļoti mīl uzbrucēji izmantot savā labā. Tad mēs varam, piemēram, šos te, neatkarīgi no tā ir risks vai nav, vienkārši grupu politikā uzlikt visiem šiem mazajiem failiņiem izējošo savienojumu bloķēt. Un, jā, tur lejā zemāk ir saraksts ar idejām, ko vēl var bloķēt, jā, bet, protams, ja jūs nobloķēsiet tikai vienīgi kalkulātoru, nekas slikts nenotiks, jā, gan jau, ka arī lielāko daļu no šiem var bloķēt. Bet, ja jūs esat uzņēmums, kurā jau ir kāda konfigurācija vai pārvaldības elementi, tā vienkārši bloķēt nevajadzētu, vispirms notestējiet. Bet, ja tests parāda, ka viss ir kārtībā, droši varat šos visus mazos failiņus bloķēt izējošo pieeju internetam. Jā, vēl papildus piemērs ir tāds, ka, ja jums pasaka, tas bija par manu piemēru, kuri internetu pakalpojumu sniedzējs, ja ir no jūsu uzņēmuma IP adreses redz izējošos savienojumus uz 888 portu, kaut kādos dažādos pat datu centros ar dažādām publiskajām adresēm. Ok, tad pirms ķeraties klāt risināšanai, jūs varat vienkārši nobloķēt darbstacijās šo te portu. Un, protams, jūs to varat darīt arī korporatīvajā ugunsmūrī, bet, ja tas dators pieslēgsies, piemēram, kādam piekļuvas punktam, hotspotam, tad tas, protams, tur nedarbosies. Respektīvi, uzlikt papildus nosacījumi, sevišķi ir centrālā pārvaldība, pirms ķerties klāt kaut kādas problēmu risināšanai, tā var būt laba doma. Šis ir idejā. Tālāk tehniskais padoms, kas saskarās līdzi ar iepriekš minēto, un vēl es atsaukšos ar to, ko Kristīna minēja, ka, piemēram, kādu korporatīvu datoru vai uzņēmumu datoru mēs aiznesam, piemēram, vienalga uz mājām vai pieslēdzam pie kāda tīkla vada un secinam, ir internets, bet ka šis te ir publiskais internets ar reālo IP adresi un potenciāli mūsu datoru, jo mēs redzējām, ka ja mūsu dators saņem reālo IP adresi, kas ir atvērts visam internetam, un mums ir visi tie zaļie elementi ir atvērti, tad mēs kiberuzbrucējiem esam ļoti, ļoti, ļoti garšīgs medījums. Un pie mūsu durvju rokturiem tur var grabināt, raustīties, mēģināt uzbrukt, visu kaut ko var mēģināt darīt. Tāpēc uzņēmumi varbūt apdomājiet iespēju, ja domēnā jums ir kontrolēta vide, jums ir varbūt vaļīgāki, brīvāki ugunsmūra nosacījumi, bet, piemēram, uzlieciet, ka privātajā vai publiskajā tīklā, un atcerieties, es stāstīju par privāto publisko tīklu, ka tur bieži vien tā robeža ir tāda izplūdusi, un citreiz tas privātais tīkls, tāds pats publisks vien ir jāuztver. Es zinu, es pats arī daru tā, ka es bieži vien Windowsā var uzlikt, ka visus tīklus, nejautājot lietotājiem, dators uzskata kā publiskos. Tas ir tas, ko es parasti izmantoju, bet ne visi tā dara, tāpēc drošības pēc var piemēram uzlikt, ka dators nonākot
publiskā vidē, ka viņam kāds konkrēts, piemēram, attālinātās pārvaldības ports ir aizvērts. Nu, šai manā piemērā ir 3389, tas var būt arī WinRM, PowerShell attālinātās pārvaldības ports. To jūs paši pēc savas, pēc nepieciešamības varat bloķēt. Ugunsmūra semināra ietvaros es neuzskaitīšu portus un Windows pārvaldību un kādas var būt nianses, kas ir jāievēro šo te darot, bet idejiski mēs varam uzlikt, ka publiskā vidē kaut kādi kritiskie porti, pārvaldības porti ir aizvērti. Un, ja jūs attīstat plašumā šo te pieeju, ka publiskajiem profilam ir kādi porti aizvērti, protams, pirms tam vēlams notestēt. Jā, vēl tāds viens jaunums informācijai. Es nezināju īsti, kur šo faktu pieminēt, tāpēc gribēju teikt, ka iepriekš Windows ugunsmūris neatbalstīja domēnu vārdus. Ja piemēram, kaut kāds domēns .lv. Tagad to var izdarīt. Windowsā var iekonfigurēt, ka tiek atļauts vai bloķēts kāds domēnu vārds, bet to var izdarīt ar PowerShell. Ja jūs doma ir laba, es esmu pamēģinājis, jā, tas strādā, bet vai jums tas noderēs, es atstāju prezentācijā šo te informāciju. Daudziem tas ir jaunums. Varat vienkārši palasīt, vai jums tas der, un ja der, tad varat izmantot. Tā tad atkal tehniskais padoms, tā mazliet mēģināšu iet uz kopsavilkumu. Tātad ideālais mērķis un rezultātu var sasniegt dažādos veidos. Ir ugunsmūrī, Windows ugunsmūrī atļaut tikai nepieciešamos ienākošos portus. Publiskajiem profiliem varat ekstra likt papildus aizliegumus, kā tikko nodemonstrēju. Ideāli, ja jūs varat jau izejošajiem savienojumiem ugunsmūrī jau sākt viņus bloķēt, vai tiem, piemēram, pāriet uz režīmu, ka pēc noklusēm, protams, izejošai savienojumi viss ir atļaut, tad jūs varat pāriet līdzīgi, kā ir pie ienākošajiem savienojumiem, ka arī izejošie visi tiek bloķēti, izņemot tie, kurus jūs atļaujat. Šis te varētu būt arī kā nākamais līmenis, kur jūs varat padomāt, bet tas ir tas, uz ko var mēģināt virzīties, protams, iepriekš testējot. Jā, atļaut tikai saziņu, tas ir atkal idejām, uz ko administratoriem būtu jāskatās, saziņa savienojumi tikai darbstacijām ar serveriem. Tad, ja arī jūs esat domēna profilā un kontrolētā tīklā, tiem datoriem, lietotāju datoriem nevajag sazināties savā starpā, laptopam A ar laptopu B. Viņiem, ja nav tādas specifiskas biznesa vajadzības, bet jāmēģina sazināties ir tikai ar pārvaldības serveri, failu serveri un tā tālāk, pēc biznesa nepieciešamības. Jā, un es esmu mazliet ar tādu atstarpi izcēlis par tiem drošiem nosacījumiem, ko es pieminēju, Connection Security Rules, labākai pārvaldībai. Tas ir tad, ja jūs jau lietojat Windows ugunsmūri un jūtaties viņu komfortabli, varat spērt to nākamo soli un iet uz šiem te Windows ugunsmūra konfigurācijas elementiem. Tālāk pie tehniskiem padomiem. Ir biežāk lietotie jautājumi, ar kuriem es esmu saskāries par grupu, tieši par pārvaldību. Ja izmanto grupu politiku, aktīvo direktoriju grupu politiku, kur ir tas gadījums, kad tos grupu politikas nosacījumus apvieno ar Windows lokālo, ja tā laptopa ugunsmūra nosacījumu, atkal ar nelielu atkāpi. Tas, uz ko mēs tiecamies, ir, ka neapvieno. Bet ja tomēr jūs esat tajā režīmā, kad jūs vēl Windows ugunsmūra attīstības etapā, kad jūs apvienojat, tad kuriem ir priekšroka? Priekšroka joprojām ir favorīta sistēma ar numuru 1, 2, 3, kā es pašā sākumā minēju. Nav svarīgi, vai ugunsmūrs ir lokāls vai no domēna. Tas efektīvais, kurš šobrīd ir spēkā, viņam arī darbojas favorītu sistēma.
Kā rezultējas vairākas grupu politikas, ja ir vairākās atsevišķās grupu politikās, katrā pa ugunsmūra konfigurācijai? Viņas summējas. Bet es neieteiktu veidot pārāk daudz grupu politiku objektu, jo viņos ir ļoti vienkārši pazust, zaudēt kontroli un pārskatāmību. Vai Windows ugunsmūrī ir tādi izveidoto vai saistīto savienojumu nosacījumi, kas ir no mikrotika, ņemot vērā mikrotika pasauli, kas ir established un related? Atbilde nav. Windows nosacījumi darbojas tādi, kādi viņi ir. Tas nav tā, ka vienu kādu savienojumu izlaižam cauri, un tad viņš aiziet pie jau izveidotajiem. Nē, viņi strādā tieši tādi, kādi viņi ir nokonfigurēti. Kas ir trešo pušu alternatīviem risinājumiem? Izstrādātāju nosaukums neminēšu, bet to ir pietiekami daudz. Mana atbilde ir tāda, ka jā, bet ir nosacījumi. Jāņem vērā, principā, ka jūs zināt, ko jūs darat. Jo bieži vien fonā darbojas tieši tas pats Windows ugunsmūris, kādam alternatīvam risinājumam ir tikai, sauksim to par citu grafisko dizainu. Fonā varbūt ir smukāks podziņas, bet virspusē ir smukāks podziņas, bet fonā darbojas tieši tas pats Windows ugunsmūris. Tad, ja jūs viņus izmantojat, jums ir atkarība no specifiskā produkta pārvaldības veida, ja pieņemsim, ja jūs esat uzņēmums un pārvaldat tur vairākus simtus vai desmitus darbstaciju, tad jums attālinātā pārvaldība ir tāda, kādu ir paredzējis tas ražotājs. Tas var nebūt Intune un aktīvā direktorija. Tas var būt arī Windows aktīvā direktorija un Intune, bet var arī nebūt. Jūs esat atkarīgi no viņiem. Jūs esat atkarīgi no tā ražotāja un no viņa tehniskā atbalsta. Un plus Windows ugunsmūrim tomēr ir tāds, ka tur ir plaša zināšanu bāze, lietotāju grupas, komūna un Windows ugunsmūra pārvaldība tomēr ir integrēta operētāju sistēmas tajā ekosistēmā un ietvaros. Tātad mana atbilde ir jā, bet nevajadzētu iet vienkārši uz to, vajag izsvērt priekšrocības un trūkumus. Man, kad ir bijusi personīga iespēja, es esmu tieši ugunsmūri kaut kādiem trešo pušu risinājumiem atteicies par labu tieši Windows ugunsmūrim un Windows ugunsmūru pārvaldībai. Tad par mītiem un patiesību, ko Kristīne minēja, es mazliet tā atkārtošos, bet te būs arī tāds pēc visa tā, ko es šajā seminārā stāstīju, ņemsim to vērā. Tātad dators ir pasargāts korporatīvā vidē aiz iestādes ugunsmūra un mājās netiek nests. Atbildi, ka ieteicams un labā praksa, ka arī organizācijā gala iekārtām ir tas ugunsmūris, jo arī korporatīvie risinājumi tiek kompromitēti. Un ja mēs sakam, ka korporatīvais ugunsmūrs mums ir, tā tomēr ir viena iekārta, viens risinājums un visu drošību balstīt uz šī viena risinājuma nav pareizi. Turpretī, ja tiek uzbrucējs aiz šī korporatīvā ugunsmūra, jau darbstacijās lietotāji, kur ugunsmūra nav, tad uzbrucējiem ir visas iespējas ceļot, klejot pa jau darbstacijām. Un šo te es varētu salīdzināt ar to, piemēram, ar biroja ēku un parādes durvīm, ka mums ir parādes durvis aizslēgts, tāpēc mēs kabinetos durvis neslēdzam. Slēdzam arī kabinetos durvis. Tālāk, ka Windows Defender pasargā kā ugunsmūris. Windows Defender ir aizsardzības komplekss dažādām komponentēm. Ugunsmūris ir būtiska neatņemama sastāvdaļa, un tā ir atsevišķi jākonfigurē. Ugunsmūris ir atsevišķi jāuztver kā Defender komponenti, bet ka viņš ir atsevišķs elements. Par VPN. Kaut arī VPN-am ir savi uzdevumi, tas nav ugunsmūrs, un ar VPN nedrīkstētu aizstāt Windows ugunsmūri. Antivīrus, tieši tas pats, kā Kristīna minēja, antivīrusam ir cita misija, citi uzdevumi, tas nevar aizvietot ugunsmūri. Kaut arī, ja ugunsmūris nav konfigurēts un kaut ko palaiž garām, antivīrus mēģina cīnīties, bet tas kopdarbs, komandas darbs visiem aizsardzības elementiem jau ir tas galvenais mērķis, uz ko ir jāiet.
Par tīmekļa piekļuvi un bērniem, es gribētu teikt, ka salīdzināt, ka rotaļām ir rotaļlaukumi, izglītībai ir skolas, un ja, piemēram, runājot par darba datoru, kas ir darba instruments, mēs bērnus rotaļāties, piemēram, garāžā vai galdniecībā ar zāģiem, urbju mašīnām neļaujam rotaļāties. Tam ir atsevišķas speciālas lietas, un mūsdienās tās iekārtas ir pietiekami pieejamas un lētas, lai izklaidē, rotaļām un mācībām varētu atvēlēt savas iekārtas, nevis darba instrumentus. Un ja datoram atļaut piekļuvi lokālajiem tīklam, tad ugunsmūri ieslēgt nav obligāti. Te es gribētu teikt, ka kā arī iepriekš par to korporatīvo ugunsmūri, ka uzbrucēji atrod tos veidus, kā pārvietoties starp datoriem, jo kādai iekārtai noteikti būs pieeja tīmeklim, un jebkurā gadījumā ugunsmūris vienmēr ir kā liels šķērslis uzbrucējiem vai kā bieži vien kā pēdējā aizsardzības līnija, un ugunsmūri tomēr vajadzētu lietot. Kristīna. Jā, paldies, Andri, par visu šo saturu. Es ceru, ka klientūra novērtē, un tagad ir iespēja, daudz laika nav atlicis, bet ķerties pie jautājumiem. Jautājumi ir arī komentāru sadaļā, tūlītās par tiem. Bet pirms tam šeit pāris slaidi, tad šis ir papildus seminārs tieši pašvaldību darbiniekiem, kuriem ir aktuāli certi pakalpojumi un kuri vēl tos nelieto. Tātad saite un pasākums paredzēts 3. martā online. Un papildus fonā uzlikšu šo QR kodu. Saite ved uz aptauju, tad novērtēt šīs dienas semināru un ieteikumi, kādas tēmas jūs vēl interesē un vai bija noderīgi šodien runātais. Tā, ja ir atļautas tagad runāt, Madara, tad jau var celt rociņas, bet es tad nolasīšu pāris jautājumus. Uz daļu tu arī atbildēji, bet varbūt vēl precizēju. Jā. Viens jautājums tad favorīts, kuram ir 3 sirsniņas. Kā bloķēt, lai Microsoft pats neliek klāt jaunus mistiskus permit rules pie atjauninājumiem un instalācijai? Es apskatīju to, vienā no slaidiem bija tas apskatīts. Es teiktu tā, ka tātad, ja ir šī te grupu politika, mēs atgriežamies pie tā ugunsmūra etalonu, kuru mēs izveidojam. 2 varianti. Etalons, kuru mēs izveidojam, tas vairāk būtu mazām organizācijām un privātiem datoriem, un uztaisīt šo te regulāro uzdevumu pārvaldniekā, kur, lai tie jauninājumi, tā filozofija būtu tāda, lai tie jauninājumi liek, ko viņi grib, pēc katra datora restarta tāpat ielādēsies mans zelta un mans vēlamais ugunsmūra profils. Un jā, uz brīdi tur tas Microsoft patvaļīgi būs kaut ko ielicis, bet viņš tāpatās pāries ar maniem. Tas ir viens, tas ir ļoti maz, tas mazām organizācijām vai privāti. Uzņēmumiem es ieteiktu šo te, vai piemēram, kur ir vairāki datori, izmantot grupu politiku, un tur bija tas iestatījums vai apvienot ar vietējiem ugunsmūra nosacījumiem, likt nē. Tātad mēs izveidojam mūsu zelta, ja etalona ugunsmūra konfigurāciju, esam ielādējuši vai nu Intune, vai nu aktīvā direktorijā un liekam uz datoriem, bet papildus nosacījums ir neapvienot ar lokālo ugunsmūri. Kāds ir nosacījumiem, tiem patvaļīgi izveidotiem? Un kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka ja tie nosacījumi tiks izveidoti, jo tā ir vienkārši uztaisīts, tā ir vienkārši uztaisīts. Viņi tiks veidoti, bet spēkā būs tikai un vienīgi tas jūsu etalona zelta konfigurācijas komplekts, un viņš ignorēs tos papildus nosacījumus, kurus patvaļīgi būs izveidojis operētāja sistēma. Labi. Izklausās gan sarežģīti, ceru, ka kāds ķersies klāt. Ja būs atsauksmes, mēs varam varbūt kādā brīdī
es fantazēju aiziet līdz kādai jau praktiskai meistarklasei, kur būs varbūt dzīvā demonstrācija, es to labprāt nodemonstrētu. Tas īstenībā ir vienkārši. Okay. Nākamais jautājums, tad es pieļauju, ka tas ir no cita ražotāja, kāds iedvesmojies. Jautājums, vai šo var realizēt Windows ugunsmūrī? Es vēlos visu nobloķēt, bet ugunsmūra politiku atvērt, aizliegt, realizēju pēc pieprasījuma. Piemēram, palaidu programmu un ugunsmūrs vaicā, vai atļaut šai programmai piekļuvi internetam. Doma uzrauga visas iekšējās izējošās ienākošās plūsmas pēc pieprasījuma un atļauju vai aizliedzu. Vispār Windows operētāja sistēmā ir iebūvēts tas dialogs, kur tātad programma, ja grib pieprasa izveidot atļauju ugunsmūrī, tad Windows ugunsmūrs jau prasa, šī programma vēlas izveidot tādu un tādu atļauju ugunsmūrī, drīkst, jā vai nē. Bet tas nestrādā vienmēr. Tam dizains un ideja ir laba, bet tas nedarbojas vienmēr. To noteikti var kaut kādā veidā arī uzskriptēt, bet es to risinātu ar manis iepriekš pieminētajām tām etalona politikām. Varbūt šis te jautājums prasa papildus diskusiju, ar kādu tad mērķi mēs gribam sasniegt, jo es sapratu to domu tiešā veidā nē, lai gan operētāja sistēma paredz tādu variantu, bet kāds būtu tas gala mērķis, ko mēs gribam panākt. Un varbūt to, ko mēs gribam panākt, mēs varam nevis šādā veidā tad vērt to sportus vaļā, bet pavisam ar kaut kādu citu variantu. Mēs varam ne ugunsmūru ietvaros, vai varbūt ar kādu papildus operētāja sistēmas elementu paņemt. Tāpēc šis te varbūt ir temats diskusijai. Labi, paldies. Vai ir kāds, kurš vēlētos balsī pajautāt? Ir pāris cilvēkiem pacelts rokas, bet neesam droši, vai tas ir kļūdas pēc, vai var atmutēties un jautāt. Ja nē, tad es turpināšu ar uzrakstītiem jautājumiem. Ja? Vai žurnālēšana nevar negatīvi ietekmēt diska brīvo vietu liela izmēra lokfailu gadījumā? Maza izmēra lokfails ātri var tikt pierakstīts pilns. Atkļūdošanai tiešām pietiek ar mazu žurnāla failu izmēru. Atbild. Jautājums par negatīvo ietekmi. Par žurnālēšanu negatīvu ietekmi. Jā, varbūt. Tā varbūt, tāpēc jautātājs pareizi arī pieminēja, ka to žurnālēšanu var, to ietekmi, žurnālēšanas ietekmi uz veiktspēju var samazināt ar failu izmēru, un, protams, ar žurnālēšanas nosacījumiem, jo mēs varam, tur manā prezentācijā bija, ka žurnālēt var, tad viens ir apjoms, un otrs ir veidi un biežums, un šo te var samazināt. Protams, atkal, kā es biju vairāk kārt pieminējis par testēšanu, viens variants ir tāds, ka to žurnālēšanu ir variants slēgt tieši uz atkļūdošanas laiku, ka mēs nežurnālējam, bet tikai tad ieslēdzam, kad veicam atkļūdošanu. Taču tas var kaut kādā brīdī atspēlēties negatīvi, ja mēs gribam redzēt kādu vēsturi, un šī vēsture nav pieejama tikai no ieslēgšanas brīža. Tāpēc, jā, pirmā atbilde ir tāda, ka var samazināt veidus un izmēru, bet ir jāatrod kaut kāds tas balanss vidusceļš starp to informāciju un veiktspēju. Jā. Labi, paldies. Un tad varbūt pēdējais jautājums, kā ķirsīts uz tortes. Kāds ir efektīvākais veids, kā uzņēmumā nobloķēt torrentus? Ļoti labs jautājums. Tāds pats atbildi ir tāda, varbūt ne ugunsmūra ietvaros, es bloķētu ar lietotņu programmatūras un aplikāciju kontrolas rīkiem, kas uz Microsoft datoriem ir Uplokers vai
ACB, kas ir Application Control for Business, ja mēs skatāmies Intune un Microsoft 365 virzienā. Aplokers, ja mēs skatāmies arī aktīvās direktorijas virzienā, tad tas ir aplokeri, bet ja nav aktīvās direktorijas, tad aplokeri var arī ieslēgt, piemēram, jebkurš Windows Pro, uz jebkuru Windows Pro datoru arī, kas nav pievienots domēnam. Tātad torrentus es primāri bloķētu nevis, ja mēs skatāmies Windows ugunsmūra konteksta semināru, bet gan ar Aploker vai Application Control for Business. Respektīvi jau tieši kontrolēt nevis tīklu, bet pašu lietotni. Jā, tas arī atbild uz pēdējo jautājumu, kas ir ierakstīts čatā par VPS Office. Ja, tad tas līdzīgā veidā var tikt kontrolēts, kā Andris atbildēja. Jā, es domāju, svarīgi ir arī laicīgi beigt. Liels paldies visiem, kas piedalījās. Mēs pārskatīsim jautājumus un dosim atbildes rakstiski uz tiem svarīgajiem, kas tika uzdoti, un kopā ar prezentāciju nosūtīsim 11. Paldies par drošu vidi, par ieslēgtiem ugunsmūriem un atļautiem savienojumiem, kuriem jābūt ir atļautiem. Paldies! Paldies, vislabāk! Vislabāk!